Rīga ziņojums par 2013. gada rezultātiem un nolems, ka 90% no pērn gūtās peļņas lidosta pārskaitīs valsts budžetā. Satiksmes ministrija informē, ka valsts budžetā kā dividendžu maksājums tiks ieskaitīts nedaudz vairāk kā 500 000 eiro. Jaunajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā ekonomikas ministrija veidos atbalsta programmas kopumā 764 miljonu eiro apmērā. Investīcijām, inovācijas un uzņēmējdarbības sekmēšanai paredzēti 463 miljoni eiro. Inovācijas motivācijas programma veicinās un pilnveidos prasmes inovatīvas uzņēmējdarbības uzsākšanai. Ievērojams finansējumu palielinājums plānots tehnoloģiju pārneses programmai, paplašinot piedāvāto pakalpojumu loku un koncentrējoties uz ieņēmumu radīšanu no intelektuālā īpašuma licencēšanas un kontraktpētījumu veikšanas. 15. startautiskā reklāmas festivāla Golden Hammer galveno balvu Network of the Year šogad ieguvusi startautiskā kompānija Geometry Global. Latvijas pārstāvi saņēma 2 zelta amurus - SIA Trendmark Media.com labākā mediju pielietojuma kategorijā un Inspired Digital kategorijā PR. Latvijas pārstāvjiem izdevās iegūt arī 4 sudraba amurus. Žūrija kopumā piešķīra 32 zelta un 50 sudraba amurus un 5 Grand Prix balvas. Apple vadītājs Tims Kuks sociālajos tīklos publicējas fotografiju, kurā lepojas ar jauno Apple Mac Pro datoru komplektēšanas līniju. Šajā fotografijā atklājies arī kāds noslēpums. Izrādās, ka līnijas datoros tiek izmantota Windows operētāja sistēma. Kuks pats savu kļūdu acīm redzami nepamanīja, kā arī iespējams nenojauš, kādas pēdas tas var atstāt, tas spriež portāls PCWorld.com. Skaidrs esot vienīgi tas, ka Windows acīm redzot tiek izmantots, lai varētu darbināt kādus automātiskos elektroniskos robotus, kurus Apple programmatūra neatbalsta. Vienlaikus Apple citādi ļoti stingrā tēla veidošanas politika šoreiz pieļāvusi milzīgu kļūdu. Ar Radio Capital FM ekonomikas aktualitātēm studijā bija Tīna. Autoraidījums Zem haubes sadarbībā ar RG Auto. Capital FM. 18,2 minūtes. Labvakar, Radio Capital FM klausītāji. Jā, 9. Jāteic, jau jūnijas ir klāt, vasaras mēnesis. Nu tā teikt, ir uzņēmis apgrieziens un tavi pirmdienas vakara talismani autoraidījumā Zem haubes, gan Helmuts Bēķis, gan arī Toms Barons. Gan Toms Barons, gan Helmuts Bēķis. Jā, mēs atkal esam studijā, lai pārunāt šoreiz par ļoti aktuālu jautājumu kā kondicionieru uzpildi, kas man liekas ļoti saistoši tieši šitajās dienās, kad ir ārā, tiešām. Jā, nevajag klausīt Maiju Rozīti, Anci Klinsonu, Māri Grigala par laika prognozi, kas gaidām šajā nedēļas nogalē. Sinoptiķi atkal sola brīnumu lietas, un ka mēs pat spēsim uz savas ādas sajust, tikai +10 grādus. Tiesa gan man jau tiek domāt, ka kāda meteoroloģiskā kļūme radusies. Ir mums 9. jūnijas, jā, un šodien +25 grādi, kā jau Helmuts minēja, tad atbilstoši laika prognozei, atbilstoši gada laikam, atbilstoši tēma tavā pirmdienas autoraidījumā Zem haubes. Tātad kondicionieru uzpildi, mums šodien būs. Jā, principā kondicionieru uzpildi un remontu, bet vairāk jau par to uzpildi un kāpēc tas ir jādara, un atklāšu mums pāris mazas viltībiņas raidījuma laikā arī. Noteikti piefiksēm ētertāla runas 67860101, e-pasts eters@capitalfm.lv. Tādēļ, ka šajā raidījumā mums gan viesis nebūs, bet raidījuma otro pusstundu, tātad mēs veltīsim taisni tev, radio klausītājiem, un uzklausīsim jūsu zvanus uz 67860101, lai mazliet parunātos ar kādiem tad dzelzs rumakiem pārvietojas mūsu radio klausītāji, un, protams, ar nelielu stāstu no jūsu puses, kas jūs apmierina savā spēkatā, kas ne. Un attiecīgi tad vienam no zvanītājiem, kur zvanīs nākamās pusstundas laikā, ne, bet no 6:30 līdz 7 līdz raidījuma beigām, vienam no tiem tad arī būs dāvana karte no servisa ERG Auto. Tā kā būs iespēja palutināt skaidrs, ka arī savu pašsajūtu, un arī savu automobīlu, vai ne? Tieši tā, jā. Palutināt sev, savu automašīnu un... Tikai ja automašīna jutīsies labi, tad jau arī pats saimnieks jutīsies labi. 18,4 minūtes laižam nelielā muzikālā ceļojumā, un tad jau būsim atpakaļ un sāksim cildināt šo kondicionieru tēmu. Enjoy your summer with Capital FM. You like perfection, some kind of holiday. You got me thinking that we can run away. You wanna take you there, you tell me when and where. But then I asked for your number, said you don't have a phone. It's getting late now, I gotta let you know that everybody wants to take you home tonight. But I'm gonna find a way to make you mine. Don't stop doing what you're doing. Every time you move
Seconds of Summer un Do Not Stop. Tavā Capital FM ir 18:06 minūtes. Labvakar vēlreiz, radio klausītāji. Šis ir autoraidījums Zem Haubas tavā Capital FM un Helmuts Beits un Toms Barons tavi pirmdienas vakara talismani. Tā, šīs dienas tēma mums, Helmut, ir... Šīs dienas tēma mums ir ļoti elementāra, šādam laikam atbilstoši kondicioniera uzpilde un remonts. Jā, redz, man patīk tas, mēs tā aizskatrā mazliet jau parunājām par šo te tēmu kondicionieru, un nereti laikam tomēr, nav tā, ka var tikai tā brīvi tikt cauri katru gadu, braucam un uzpildam šo te kondicionieru. Tomēr laika zobas dara savu, skaidrs, ja automašīna nav no salona, vai ne vēl jau vairāk. Principā tā jau arī ir, kad nevienmēr tas ir, jo tāpat uzpildīšana jau visu izdara aparāts, bet, lai to varētu izdarīt, pirms tam vajag diagnostificēt, vai vispār jūsu kondicionieris var tikt uzpildīts, vai viņi vispār kaut ko tur var izdarīt, jo bieži vien tā arī ir, kad tiek uzpildīts, pavasarī tur uzpildam, un tad vairāk reizes vēl sezonā ir vieglāk uzpildīt, un bez tam brīnās, kāpēc tas bija tik bieži jādara, kaut ko zūd. Un par tiem kondicionieriem, kā lai saka, no sākuma jāsāk no diagnostikas, lai zinātu, vai to var izdarīt vai nevar. Kas tad ir tās lietas, teiksim, tad ejam tā secīgi, kādu laiku automašīnā šis kondicionieris nav pildīts, un skaidrs, kas tam mums tur veidojās tagad tajā visā? Tur ir ļoti daudz veidu, kā nonākt pie tā, lai saprastu, kā tur bija domā iepūt gaisu, tagad tev ir augsts uzreiz un viss ir baigi forši, bet tajā pašā laikā jau kondicionieri pašā mehānismā sanāk visā sistēmā krājās iekšā gan pelējums, gan visādi nelabumi, un tad ir šis mīts, kad vasaras laikā bieži saslims no kondicionieriem, bet īstenībā jau tas ir no pelējiem, kas tur ir iekšā, jo ASV bija veikts pētījums 15 veidu dažādas mikrobaktērijas var dzīvot kondicionierī. Taisnība pašā sistēmā iekšā. Pašā sistēmā iekšā, jā. Bet kāds tad ir šis veids tīrīt viņus? Tas nozīmē taisot diagnostiku, taisot remontu? Taisot diagnostiku, principā arī un pie kondicionieru uzpildes var veikt šito antibakteriālo apstrādi viņam, lai izēst ārā visas tās nelabās baktērijas, jo tie veidi, piemēram, var sāties no iesnām un klepus līdz pat tādam, kad alerģiskām pazīmēm, kas ir ļoti kaitīgi tieši, kad ir, sirmām galvām un maziem bērniem. Un arī šis ir tas lielākais iemesls, tad tas mīts nav patiesas par to, ka, vai man kakls jāsaudzēs kondicionieru neslēgšanu. Protams, nevajag gluži pūst sev, kā saka, tautā ģīmī to augstumu, bet lielāks procents tiešām saslims no visām baktērijām, kas ir sistēmā, jo principā cilvēkam tā arī ir kondicionieris, es piebraucu, man uzpildīja, aizbrauc projām. Man ir augsts tagad. Jā, man tagad ir augsts, tagad ir forši. Tas nozīmē, ka tā pirmā pozīcija mēs taisam šo te diagnostiku, mēs taisam antibakteriālo apstrādi, un tad mēs varam ķerties tālāk, vērsim pie rākuma. Principā tā, ka sanāk diagnostikā jau tu reāli arī uzzini, kad veicot to diagnostiku tiek darīts vairākas lietas, kā piemēram tiek izsūt jau gāzi, kas ir iekšā, un tādā veidā mākslīgi radīs vakums, lai redz, vai nekur nekas neiet ārā vai nepūš garām, kā arī humoristiski skan, bet un tad, jo, katrā ziņā tā ir gāze, un gāze pa molekulas mazāko caurumu tiek ārā, un tad tiek atbrīvot no mitruma visādiem pārējiem brīnumiem tādā pat sistēma, un tad, ja viss strādā, tad varam veikt to uzpildīšanu. Kas tad ir tās lietas, kuras varbūt vajadzētu ievērot, lai šie caurumi, šīs baktērijas neveidotos? Ļoti elementāri, principā, kad, ja tā ir jauna mašīna, tad pirmos 2 gadus, man liekas, vai 3 bija reiz gadā, tas kondicionieris jāapskatās. Tīri apkalpošana, tīri apskatīties, un nevienmēr tā jāaprobežojas ar uzpildi, bet tīri, lai apskatās, tāpēc, kad kondicionieris viņš visu laiku, mašīnā braucot visu laiku drēvi kustās, tur ir vadiņi, kuriem var būt virsū ūdens, viss kaut kas var būt, gumijas var nolietoties blīvīts arī, temperatūra maiņas taču ir šausmīgs ārā, plus 30 tā mašīnā, tur -3 kaut vai to var ieslēgt, tad, kad tas jau šitā daudz, maz sīkumi, un pēdējos diagnostikas vienkārši to visu var pateikt, un tad satais, ko vajag, ko var, jo ir lietas, ko var nomainīt, ir lietas, ko var labot, ir lietas, kas jāpērk jauns. Katrs klients principā ir individuāls, tāpēc, ka es nezinu, vai 2 reizes ir vienāda problēma. Vienādām mašīnām, varbūt vienādiem gadiem, un jā, uz 2 īpašnieku sauc pa valdiem, varbūt tad tā ir. Bet... jā, un valdes ir problēma. jā, bet tad jā, kad tas tiek izdarīts, arī jau gan var uzpildīt, un tad var braukt, bet tik un tā ir jāatcerās, kad vismaz reizi pusgadā vajag, un tāpat arī kaut tā jārājas ziemā un rudens un pavasars, tik un tā nevajag aizmirst, kad kondicionieris vajag ieslēgt, jo
bieži ir tā, ka visu ziemu viņi nelieto, vasarā ieslēdz neiet. Un... Tas arī var būt kā pastiprinošs faktors, teiksim, kaut kādām problēmām. Ja? Tieši tā, mehānismus var iesērēt, var vienkārši nepildīt savu funkciju, un tad jau tālāk skaties, kas tā ir bijusi pa vainu, jo tāpat arī kondicionieris reizēm ir tā, ka no šīs tikai uzpildīšanas ir tāds, ka mīsē ir radies, un tad saka, es nomainīju, tikko man uzpildīja, bet man neiet, un tad uzpildīju jautājumu, tavu gaisa filtru nomainīja, un tad kas tas tāds ir? Sanāk, šis viss ir tāds procesāls kārtības, ja, kas viens pēc otras ir jāveic. Protams, tas vienkārši ir tāpat, tā kā tu uzliktu gāzmasku un mēģinātu savošņāt puķi. Tas kā cept kartapaļus, bet neliet eļļu, vai ne? Jā, kaut kā aptuveni tā arī. Un vēl starp citādi, veicot to uzpildi ir tā, ka tur jau nav tikai tā gāze vien jāiepildi, ir arī eļļa. Kas to visu tā kā darbina. Labi, ka kartupeļas pieminēja. Jā, labi, ka pieminēja kartupeļas, savādāk ļoti svarīgs fakts būtu paslīdēs garām, jā, bet... Kad kondicionieri uzpildi ir tā, ka cilvēks vienkārši aprobežojas ar to, ka tā ir tā uzpildīšana, bet principā ir atsevišķi servis arī, un vajag arī painteresēties, kur tu zini to kondicionieru pildīt, vai viņu to visu pārbaudīt. Jo tāds labs servis, kāds arī RG auto pildot kondicionieru, arī papildus tādu vielu, ielaiž iekšā, ko tikai ar US, tā kā ultra, kā viņi sauc, oranžajām brillēm var redzēt. Tādējādi, ja tur kaut ko gadījumā kaut kas iet garām, tad ir apskatīties, kur tas defekts. Un arī sanāk, ja nākamajā reizē cilvēks brauc kaut ko citu, arī tas meistars varētu redzēt, ot šeit, tautā tā kleķē. Bet kondicionieru uzpildis, tātad šis freons funkcija beidz pusgadu laikā palielam, ja sanāk? Vai tas ir atkarībā tomēr no tā, cik daudz mēs viņu lietojam? Gan tā, tāpēc, ka tas pats freona daudzums to jau nav tā, ka, piemēram, meistars no pirksta izzīšu, tik tur vajag lekt iekšā, ka to jau mašīna... Jā, dakteris Rūpnīcā arī izrakstījis, tik arī jālai. Tieši tā, tik arī tur ir, un tas ir, saka, ļoti daudz tā kā tie efekti, piemēram, ja tas... kondicionieris tev tur iekšā ir, tagad tas freons iekšā ir, un tikā tu varētu beigt, bet tu to nevar izbaudīt, vai gaisa filtrs, piemēram, kas nepūš cauri, vai tur kondensāts tev nelīst ārā, bet kaut kur atkal paliek iekšā, kas sanāk to arī, nedarbojās, un kaut kas, protams, ka arī jāpapildina, tāpēc jau tas tāpat, ka pie friziera cilvēks neiet vienreiz mūžā, viņš iet regulāri, lai uzturētu frizieru, tāpat kondicionieri arī, ka tomēr jāpasako līdzi. Lūk, radio klausītājiem, droši savus jautājumus par un ap kondicionieru lietām savai automašīnai varat rakstīt uz e-pastu ēteris@capitalfm.lv. Autoraidījums zem haubes, jā, šajā vakarā atkal esam, kā jau minēju, kā tāda pirmdienas vakara talismana. Droši varat gan zvanīt, gan jautāt visu to, kas jums uz sirds par attiecīgo tēmu, tātad kondicionieriem. Un atgādinu vēlreiz, kad pusstundā no 6:30 līdz 7:00 mēs uzklausīsim tikai un vienīgi jūsu zvanus. Lai tad noskaitot, ar kādām automašīnām jūs pārvietoties un kā tad ir jūsu interesantie stāsti. Bez tam vienam no interesantākajiem stāsta autoriem arī būs dāvana karta no RG auto servisa. 18:14 minūtes, laižam nelielā ceļojumā Gustavo un Everestā. Pie sienas rāmīts, un tajā bilde jūt kā dāmīts ar skatīniem to silda. Jo no bildes es pretī skatos, dzestas vējš te puš man matos. Attālā esmu es Everestā, rāpus te jau teica man, ka nevar es tā. Laikam par spīti vai lai kaut ko pierādītu, bet ja tā padomā, kam tad es te līdu? Te bija pabijuši daudzi mani elki, jūtu kā arī mani šajā kalnā velk. Viņu prieks ar maniem mērķiem likās saskan, kas zina, varbūt tās bija tikai māsas. Man bija cits sapnis, to nācās pamest, es pieņēmu par savu šoju un noticēju tam es. Sajūtu, ka tajā galā piepildījums mājo, tik spilgta bija, ka apžilps es stājos. Jāapgūst, kas neapgūts, lai kļūst par lejām, kalnī. Jāapgūst, kas neapgūts, lai kļūst par lejām, kalnī. Tātad esmu te Everestā, jo man teica, ka nevar es tā. Toreiz pats sev šeit bija nofučējis, bija man tad 22, nu jau man 40.
pats attīstīju bildu un rāmī ieliku to pats nolemdams, ka te man jāmīt. Tagad stāv te sastinguši skatiem, smaids ar vien mazāk atgādina patiesu. Tas tomēr nav man, bet labi, ko tur jājautā, kā šis rāmis mani notur. Un ja nu pieņem, ka tā ir durvju aila ar slieksni, kas jau sen uz mani gaida, kad es kāpšu, tam pārkāpšu. Es spēru pirmo soli un zinu, jā, šis sapnis bija vienreizējs, bet laiks to pamest, laiks jaunai pieredzei un tic tam. Kas neapgūst, like jūs pārlējām kalnī. Kad kāds no maniem tēliem brūk, es atklāju sevi no jauna. Ir jāapgūst, kas neapgūst, lai kļūst pārlējām kalnī. Ir jāapgūst, kas neapgūts, lai kļūst pārlējām kalnī. Jāapgūst, kas neapgūts, lai kļūst pārlējām kalnī. Sorry, guys. Reklāma. Ja tev ir svarīga pārliecība, ka pērc oriģinālu, ja tev ir būtiski zināt, ka tas, ko tu velc mugurā, ir aktuālākais šajā sezonā, tad ieskaties jaunā konceptu veikala FN More modas apģērbu un aksesuāru klāstā. Versace jeans, Just Cavalli, Baldessarini, Passionable un vēl 15 jauni dažādu modas zīmolu veikali ar šīs sezonas pārsteigumiem. Sky & More, Dūdas ielā 19A, Rīga. Ieņem zemo startu, jo šis būs izdevīgākais piedāvājums, ko varēsi šovasar iegādāties. Sporta kluba abonements visai vasarai par nieka 23 eiro mēnesī. Akcija spēkā no 2. līdz 9. jūnijam. Meklē vairāk www.cityfitness.lv. Cik daudz tev dzīves enerģijas, tik veiksmīgi tava dzīve. Izmaini savu dzīvi ar Memory Water, ūdeni un dzīvesveidu. Vairāk informācijas meklē memoryw.com vai zvani 200 108 00. Release your ego. Radiošos, kas neļaus tev palikt mājās, katru trešdienu 2019. Radio Capital FM ēterā. Kopā DJ Majestic un Edgars Gērtneri dodies klubu mūzikas ceļojumā pa aktuāliem pasākumiem Latvijā. Radījumā DJ Majestic ir aktuālo klubu mūziku un Edgars Gērtners ar ziņām par pasākumiem. Katrā raidījumā nedēļas viesi aktuāls personības šovbiznesā un, protams, konkursi ar rītīgām balvām, kas aizvedīs tevi uz kādu neaizmirstamu pasākumu. Internetā pieslēdzies ar raidījumam jebkurā sev ērtā laikā. Mixcloud.com/release your ego. Facebook.com/release your ego. Tavs teju un izklaides radiošos ar DJ Majestic un Edgars Gērtneru katru trešdienu 2019. Radio Capital FM ēterā. Release your ego. Ganību Dambis 25A, BMW, Mercedes un Mini specializēts autoservis. ERG auto pieredzējušie meistari ar vairāk kā 14 gadu darba pieredzi auto ārstniecībā noteiks pareizo diagnozi tavam auto un savedīs to kārtībā. ERG auto, Ganību Dambī 25A, Rīgas industriālā centra sirdī. Meklē mūs arī internetā ergauto.lv. Share your life moments by using our social networks. Facebook page, Capital FM Latvia. Twitter @Capital FM LV. Or visit our website, capitalfm.lv. Autoraidījums Zem haubes. Sadarbībā ar ERG Auto. Capital FM.
18:21 minūte. Nu, labvakar, jā, no pirmdienā Helmuts un Toms ierasts zem haubes. Zem haubes, jā, talismans zem haubes. Vai tu zini, kāds ir tavs talismans? Jā, nu šīs dienas tēma, šī vakara tēma mums ir kondicionieru uzpildu un remonts, jā. Nu jau tādas dažas detaļas izrunājām. Tiesa gan vienu tādu svarīgu faktu, neparunājām par tām pazīmēm, kad tad mēs varam saprast, ka kondicionieris tavai automašīnai, nu tā teikt, iet uz to beigu pusi. Tāda viena unikāla nav, bet ir, piemēram, viens no tādiem faktiem, kā tu var zināt, ir, ka var bieži svīst logi ciet paši no sevīm. Un nav saistība ar svinībām šiem faktām? Jā, pat ne piekdienā vai sestdienā vai ne svinībās viņi slīst ciet. Nākamais ir tāds, kad vārdu tiešajā nozīmē smirda salons, nāk smakas iekšā. Neizskaidrojums, vienkārši smakas. Tāpat arī bieži, kad tas pats nogurums vai kaut kāds tā braucot ar auto, kad tev liek, ka tu esi noguris. Tas arī var būt viens no veidiem, kā jāpārbauda kondicionieris pēc tām manas pieminētajām baktērijām. Tas arī tā kā faktors nostrādā, jā? Tas var būt viens no efektiem, jo, kā es lasīju, mediķi vispār pēc tiem kondicionieriem izturās solīdāk, jo viņi tiešām to dezinfekciju arī veids regulārāk, arī to apskatē. Jā, patiesībā šī es pirmo reizi dzirdu par šādu dezinfekciju, jo pat nebija aizdomājies, teikšu godīgi, es domāju arī, ka gan jau, ka daļa Radio Capital FM klausītāji jau pirmo reizi ko tādu dzird. Nu, jo principā jau tur ir, kad tie apstākļi ir tādi, tur, kad, piemēram, baktērijām perfekti tumšs, tur ir slapšs un tur apkārt ir putekļi, pa lielam klondaiku. Jā, bet redz, man šķiet, ka šis ir tāds labs mārketinga materiāls, jo cilvēki, manuprāt, ar katru dienu vēlas dzīvot aizvien zaļāk. Mēs meklējam ekoloģiskāk, jā, taisn tā. Nu, pat, ja nemaldos, bija Nissans, ja, kurš atkal bija prezentējis jaunu elektromobīli, tas nozīmē to, ka mēs vēlamies šai pasaulē mazāk kaitēt. Un, manuprāt, lielisks reklāmas triks būtu taisni, pat ne reklāmas triks, bet taisni kā balta patiesība, ka, nu, kondicionieru uzpilde un arī pret baktēriju apstrāde. Principā jā, bet šī gadījumā ir tā, ka pat mazāk domāt par pasauli, šis ir tas veids, kā padomāt par sevīm, kad mēs esam gatavi tik daudz dot pasaulē, bet tajā pašā brīdī, vai kāds ir kondicionieri. Nu, jāsāk ar sevi vienmēr. Tieši tā, kad kas tev pašam sevi jāmīl, un tāpēc arī tā kondicionieru pārbauda ir nepieciešama arī visās dezinfekcijas veikt, jo principā jau tu pasargās sev un sev apkārtējos, līdzbraucējs pašam tikai būs komforts, jo ja jau mašīnā reiz ir kondicionieris, tad tu esi viņu vēlējies. Nav jau tā, ka tu pasaki, nē, man viņu nevajag. Jā, es atgādināšu vēlreiz radio klausītājiem, ka pusstundā no 6:30 līdz 7:00 mēs uzklausīsim jūsu zvanus uz ētera tālruni 67860101. Nu, jūs droši varēsiet izstāstīt par to, ar kādām automašīnām jūs pārvietojaties un argumentēt ar kādiem interesantiem stāstiem. Nu, un vienam no jums būs dāvana karte no Ergan Auto. Jā, nereti sen zināmais mīts, slēdzot kondicionieri. Kas tad notiek mums ar automašīnas jaudu? Nu, vai tad tiešām ir tā, ka viņi pazūd, un vai tad tiešām to tā var just? Principā ir tā, ka pārbaudījis pats neesmu, varu tikai atstāstīt to, ko es esmu lasījis. Ka tiešām tā ir, kad kondicionieris to mašīnas jaudu samazina līdz pat 10%. Arī autoražotāji to atzīst, viņi nevar norādīt precīzi pat cik, bet tas ir līdz 10%, tādējādi arī vairāk ēd degvielu mašīnā zūd tā jauda, tā kā principā uz apdzīšanu, tieši pirms apdzīšanas pat iesaka izslēgt kondicionieri, jā, tā kā tad, kad tu varētu vairāk nosvīst, varbūt tev ir jāizslēdz ārā kondicionieris. Uzreiz nāk prātā, atšos dikti sen, mums bija tāds Ford Tranzīts tur ģimenē, un viņam bija benzīna, tad viņš bija benzīna modelis, jā, un ar gāzes iekārtu uzstādīt, un tas bija tajos laikos, kad nāca pirmās gāzes iekārtas, un tad, nu, par kvalitāti varēja tikai vienīgi bļaut skaļi. Varēja just, un jā, atceramies arī iepriekšējā raidījumā mums bija Marika Ģedert pie mums ciemos, un tad arī viņas pirmā automašīna bija Ford Tranzīts, un ar to gan uz apdzīšanu kondicionieris viņam kad nebija, bet no gāzes tātad padevs bija jāpārslēdz uz benzīnu padevu. Nu, vajadzēja izlikt ārā mazliet uzstumu, bet, un vēl kā, principā, konstatēt, ka kondicionierim viss ir kārtībā pretēji tam, ka nav kārtībā. Ja ir kondicionieris mašīnā, jā, tad vasaras laikā ir ļoti normāli, ka būs pēļķi zem viņa. Principā zem mašīnas ir pēļķi, tad viss ir čikenē, kā kondicionieris strādā. Jāuztraucās ir tieši pretēji, ja kondicionieris strādā un tāda pēļķa nav. Sanāk, ka tas kondensāts paliek kaut kur iekšā sistēmā un viņš viņu var sabojāt. Ziemā tas ir elementāri, viņš sasals un sabojās. Vai tāpat arī vēl viens fakts, kāpēc vajadzētu pildīt kondicionieru tikai tāpēc, ka tukšs kondicionieru sistēma sabojās mehānismu, tas būs dārgāk. Tas nozīmē, ka ar tukšu arī mēs galīgi nevaram braukt, ja? Nu, nevajag, jo tas ir dārgāk. Principā tā diagnostika nemaksā, kā saka, nemaksā miljonu.
tā diagnostika var veikt par kaut kādiem, nezinu, tur 15 līdz 20 eiro. Tīri diagnostificēt, vai to nevar izdarīt. Un tāda kondicionēra, tā mājiņa arī tur no 25 eiro, tad katrai mašīnai ir savādāks daudzums tam freonam, kas ir iekšā. Ar ko tad mums atšķirās vispār, ja mēs tā runājam, tā vispusēji, ir mums šī klimata kontrola, jā, un tad ir šis te kondicionieris, un neredz cilvēki, manuprāt, jauc, jums ir klimata kontrola, un tad es zinu, tad būs arī kondicionieris. Jā, būs kondicionieris, principā es nezinu, kā tur tik labi, bet tā arī ir, kad kondicionieris ir tas, ka tu pats regulē temperatūru, tev paliek karsts, tu ieslēdz to atdziesti, tev paliek augsts, aptuveni tu sasildies klimata kontrolē, viss ir sarežģītāk, tāpēc, kad tur ir tā ir sistēma reāli, ko ir aprēja, kas zina, cik liela ir mašīna, kāds ir tās tilpums un kā pareizi būtu jāpūš gaiss, lai viss tā kā sasiltu vienmērīgi. Tas ir divas dažādas lietas, nevajag tās jaukt kondicionieris. Ir kondicionieris, kur tu pa lielām pats regulē, tā kā gaismas slēdzas, ieslēdz, izslēgts, bet klimata kontrola principā viss izdara tavā vietā. Nu, lūk, mums šīs dienas tēma ir automašīnas kondicionēra remonts un uzpildi. Pēc brīža paturpināsim tagad gan eksemplāru ar One More Day tavā Capital FM. Nu, jā, un atceramies to, ka jau pavisam drīz mēs sāksim uzklausīt jūsu zvanus uz ētera tālruni 6786 0101, lai noskaidrotu, ar kādām automašīnām tad pārvietojas mūsu radio klausītāji. Just one more day. I have to make a move to somewhere miles away. The only hope we've got is just to smile and pray. Another lesson learned, another page is turned. Give in to your desire, say goodbye, you'll play with fire, you'll get burned. Another lesson learned, another page is turned. It's time I have to fly, and then you say those precious words. Stay with me, stay with me, stay with me, stay with me for just one more day. Stay with me, stay with me, stay with me, stay with me for just one more day. You make me lose my focus and the time of day. Stay with me, stay with me. Just 1 minute in your arms, the night it flies away. Stay with me. Another lesson learned, another page is turned. Give in to your desire, say goodbye, or play with fire, you'll get burned. Another lesson learned, another page is turned. It's time I have to fly, and then you say those precious words. Stay with me, stay with me, stay with me, stay with me for just one more day. Stay with me, stay with me, stay with me, stay with me for just one more day. I'm falling for you, you've fallen for me. Stay with me for just one more day. I'm falling for you, you've fallen for me. Stay with me for just one more day. Oh, I think loving you could be so easy. Oh, I think loving you could be so easy. Autoraidījums Zem haubes sadarbībā ar RG Auto. Capital FM. Jā, no 18:30 minūtes, 9. jūnijas ir klāt. Jā, autoraidījums Zem haubes, Helmuts Beits un Toms Barons arī jums, kā jau katru pirmdienu ierasts. Jā, šīs dienas tēma mums ir automašīnas, tātad gaisa kondicionēšanas sistēma, tātad remonts un uzpildi, tātad podziņa ar vai nu uzrakstu AC, vai nu arī attiecīgi šī sniegpārslinkā, no kurai automašīnai tas ir. Jā, katru reizi Tomas pasaka kaut ko, piemēram, tā žargonis, es gaidīju, ka būs kondiška. Kondiška, jā. Bet labi, kondicionēriem principā, jā, pie kā mēs nonācam, kad... Tātad jānomaina salona gaisa filtrs, jā, mums ir pirmais. Pirmais jānomaina salona gaisa filtrs, jo, ja viņš ir pilns, tad neko nedos kondicionēra uzpildē, vai lai arī ko tur darīs, ja tas filtrs būs netīrs, tad tas neko nedos, jo...
Kā lai pasaka? Detalizētāk, jā? Jā, detalizētāk būtu tā, ka sistēmā viss ir kārtībā, tāpēc, ka tā nestrādā, jo salonā filtrs vienkārši nelaiž iekšā to visu, ko man vajadzētu laist. Un gaisa filtrs, laikam, ja nemanot, mums ir jāmaina ik pa 15,000 kilometru. Tas aptuveni, jā, 15,000 būtu labi nomainīt, jo principā jau tā, ka viņš stāv tādā vietā, man liekas, nezinu, visā mašīnā, bet kad viņš pat nav grūti apskatīties, kā tad viņš tur kādā stāvoklī ir, jo bieži tā, ka izņemot viņu reāli ārā, viņš ir pilns ar Jāņa zālēm, bez mazliet. Jā, bet filtrs, manuprāt, tas ir tā mazākā šāde, kā saka vācieši. Tāpat tās ir blīves mums, blīvgradzenu. Nu jā, tie varbūt principā tās ir, kā blīves, kā tik smuki, bet principā tas ir gumijas izstrādājums. Un, protams, tādos apstākļos, kā viņam jāatrodās, kurus laika ir drausmīgās temperatūra maiņas, ko viņi arī var sasprēgāt un zaudēt to savu, viņi vairs nav tik hermētiski, respektīvi viņi kaut kur laiž garām to gāzi un tādā veidā vienkārši arī tas šķidrums iztek ārā. Nu jā, arī tā nesot tā sāpīgākā kaita, ja nemaldos, tad no aptuveni 7 eiro laikam. Jā, 7 eiro nomaina blīves un visi ir ļoti droši atkarībā no automašīnas modeļa un tā tālāk. Protams, jā, kad ja ir kaut kas unikāls, ar ko tu brauc, tad arī tā blīva būs unikāla. Jā, kas mums starp citu nepieminējām, tādas veļas kā kompresors arī taču mums ir. Jā, kompresors jau ir tas pats svarīgākais agregāts, pat gribētu to tā nosaukt, jo viņš ir tas, kas saspiež to gāzi un nogādā, respektīvi arī tajā mūsu salonā, ka mēs varam to kaifu baudīt. Bet, ja tas saplīst, tad jau vairs viss nav tik rožaini, jo... Jā, redz, cik es saprotu, arī tur tas bojājumi tur varbūt dažādā, ne? Sākot ar metāla skaidām un kas tik tur vēl nav. Nu, principā, jā, kad varēšu piemetināt šī visam klāt, kad jebko darot kondicionērā, pēc tam arī viss sistēma ir jāiztīra, tāpēc, kad, tur viss kaut kas varbūt pateicis metāla skaidas, kaut kāds varbūt mikro atlūziņas vai kaut kas tāds, ka, principā, tur nebūtu jābūt, un kondicionērs ir pārāk jūtīgi iekārt, lai viņā kaut tas nozīmē, ja mēs kārtīgi neiztīrām, tad pēc attiecīgā remonta, tad atkal tās ir sakas jaunām līkstām mums. Tieši tā, ja principā ir tā, ka kompresoru var gan remontēt, gan pirkt vietā citu, bet, tas ir katram, piemēram, jāizdomā, bet cik man ir informācija, bez viņa tā kā īsti braukt nevarēs. Radiators arī mums ir tāda lieta, kas nāk klātā kondicionēšanas sistēmai, kondiškai, ja? Kā tad mēs tas secinājām, kas tad mums ir ar to, cik tad ir izmaksas šādiem radiatoriem, jo man jau šķiet, ka tas ir viens no tādām dārgākajām pozīcijām. Ļoti iespējams, no 70 līdz 200 eiro, es ticu, ka ir arī dārgāk, ja ļoti grib arī dārgāk uzlikt, jo radiators ir tās, kas reāli, tas ir tas bumpers, kas no dabū visu akmentiņus, piķi, putnus, mušas. Piekabas āķus. Piekabas āķus arī, ja ļoti grib, tad tas ir tas, kas ir tā kā, ja tas arī nobrūk, tad tie prieki nav tik lieli, bet arī pa lielam pa to visu saprot, tev jāmaina radiators, es pārsitu radiatoru, piemēram, tas ir mašīna, raģīgs labs, nē, raģīgs jāmaina. Bet tas arī tiešāk saistīts ar kondicionēru. Ja radiators nepilda savu funkciju, tad pa lielam tur, skaidrs, ka viena pozīcija, ko mēs pieminējam, ir gaisa filtrs, bet tāpatās kā jau šādai sistēmai, cik es saprotu, tad arī viņam pašiem nāk kaut kāds atsakā savs filtrs čeklātam. Tāds mazs filtrs, kas principā ir līdzīgs parastajam filtram, tikai daudz mazāks. Funkcija viņam reāli filtriska filtra funkcija, viņš filtrē no tās sistēmas netīrums, kas reāli tālāk nelaiž iekšā sistēmā. Tas, kas ienāk radiatorā, paliek reāli filtrā, kad filtrs netīrs, tas jāmaina. Jā, bet kā jau mēs secinājām, tad tas filtra maiņas izmaksas mums nav tās dārgākās. Jā, elektronika tā arī ir viena no sastāvdaļām. Principā jā, jo nav jau noslēpums, kad ir atklāti tie vadiņi, kas nāk klāt tieši motoriem, visādiem mehānismiem un rūsa, kur tiek klāt, tur apsūbējās, veidojās korozija un vienkārši tā kā nepadod elektrību. Reizēm pat ir tā, kad ir tie atsevišķiem automodeļiem tie temperatūras devēji, ka tie nobrūk un viņš neuzskata par svarīgi, ka tev kondicioners jāslēdz iekšā, jo viņš rāda kā tu ieslēdz un tev parādās uzraksts. Nemuldi. Nevajag, ārā ir normāli, jā. Kad arī, principā, viss var noburt, tāpēc, principā, arī šī ir tāda lieta, ko varat paprasīt, to veicot kondicionēru apkopī, lai apskatās, kas ar tiem vadiņiem ir un vai tur viss ir kārtībā, jo, un tāpat arī, lai sistēma iztīra pēc saviem darbiem, jo, lai tas, par ko jūs maksājat, arī viss tiek izdarīts. Jā, tas galvenais benefits ir tas, ka nepietiek vien ar kondicionēra uzpildi, tomēr arī šai lietai ir jāpievērš pastiprinātāku uzmanību. Tā sacīt, lai mēs nesabojātu
tā teikt, cilvēkiem priekšstat jau ar visām šīm iepriekš minētajām lietām, tad es domāju, Helmuts varētu dot dažus padomus, ko tad darīt galu galā, liekot punktu uz šai tēmai. Ko darīt, lai tiešām kondicionieris strādātu un pildītu savu funkciju? Nu, principā jau sāksim no tā, ka reiz pusgadā būtu jātiekās ar cilvēkiem, kas prot pārbaudīt, vai tagad, lai sistēma tev strādā, veikt to mazo apkopīt. Nu, defektācija vai ne? Defektācija, jā. Elementārākais, viss, ko tu redz panelī, sekotam arī līdzi. Panelis mums daudz informācijas sniedz, seko līdz lampiņām pa kondicionieru. Tāpat arī uztur vienkārši sistēmu tīrībā, kad veids to dezinfekciju, kas arī plielam tev ļoti labi pasargās. Regulāri tīri mašīnas salonā, nebūs salonā. Jā, tas arī ir svarīgs fakts, ka vajagot automašīnu tomēr arī sekot līdzi. Jā, principā jā, ka braucēt veids ķīmisko tīrīšanu un pēc ķīmiskās tīrīšanas kondicionēru pārbaudīt, tad varbūt arī kalpos ilgāk. Jā, Helmut pieminētais fakts jau par to, ka arī augstajos ziemas mēnešos, tomēr dažas reizes to kondicionieru vajadzētu ieslēgt, lai sistēma, tā teikt, nenosirmo, vai nevarētu turpināt veikt savu darbību. Nu, principā, kad pa visi jārūpējās, jo rūpējoties, principā, un reiz pusgadā atbraucot, veicot šo diagnostiku vai ikgadēju apkopi, ir tā, ka reāli būs ietaupījums lielāks. Jo, ja kaut kas tur saplīsīs, es jau nevaru garantēt, ka tās būs tikai blīvas. Nu jā, tā kā katrā ziņā droši var doties arī uz ERG auto un veikt tātad attiecīgo diagnostiku. Principā jā, kad dabūs mūsu servisos gan Ganība Dambija 25G, gan Unijas ielā 8, var veikt šos pakalpojumus. Mēs laižam nelielā reklāmas pauzē, un pēc tam jau arī neliels muzikāls ceļojums. Šoreiz Ainārs Virgu un Rozes Zied. Nu, tad jau arī uzklausīsim Radio Capital FM klausītājs zvanus 67860101. Tā būs jūsu iespēja izteikties un pastāstīt, ar kādām automašīnām tad jūs pārvietoties. Un viens no interesantākajiem stāsta autoriem, kurš pastāstīs varbūt kādu interesantu piedzīvojumu ar savu dzelzs rumāku, tad arī saņems dāvanu karti no ERG auto. Sorry, guys. Reklāma. Latvijas mobilais telefons piedāvā grandiozāko koncertu šovu, kādu Liepāja jebkad piedzīvojusi. Elektropopa karaļi Pet Shop Boys, šī brīža ietekmīgākais britu producents Naughty Boy, kā arī Dons, Gačo un daudzi citi. Šīs vasaras grandiozākajā pludmales festivālā LMT Summer Sound. Pērc biļetes jau šodien biļešu servis kasēs un internetā. Garšu piešķir Cēsu alus. Atbalsta Liepājas pilsētas dome. Sveiciens no Parīzes! Jaunajā L'Officiel Latvija izdevumā Tikai zvaigznes. Šajā numurā lasiet ekskluzīva intervija ar franču aktrisi Katrīnu Denēvi, uz kādiem upuriem skaistuma dēļ gatava Dina Fontīsa, latviešu dizaineris, trakā cepurniece Beta Gore un nenotveramā Baiba Ladiga, Izabela Roselīni un viņas zooloģiskais porno, šausmas sapņu fabrikā, kā tika pārtaisīts leģendāro kino divu izskats. Un vēl šās vasaras paši karstākie trendi, ceļojums uz kino studijām, Hollywoodu smaids un vēl daudz kā interesanta. L'Officiel Latvija – dzīves stils kā māksla. Fitness Ant – moderna, interaktīvo fitnesa treniņu platforma treneriem un tiem, kuri meklē sev treneri. Attālināti treniņi mājās vai sporta zālē, progresa statistika, atsauksmes par treneriem un citas noderīgas opcijas. Pievienojies mums jau drīzumā fitnessant.com. Vēlies nokļūt tur, kur ir nereāli jautri. Meklē biļetes uz galveno gada notikumu The Offspring. 27. jūnijas Tallinas dziesmu svētku estrāde. Biļetes biļešu servisā. Kājas gaisā, Cenas lejā. Abonē žurnālus Ilustrētā junioriem, Ilustrētā zinātne un leģendas pusgadam par īpaši izdevīgām cenām. Pasteidzies, akcija spēkā tikai līdz 15. jūnijam. Visērtāk abonēt e-kiosks LV. Dance Top 20. Katru piekdienu 14:00 ekskluzīvs naktsklubs Mai Tai un Radio Capital FM piedāvā Dance Top 20. Latvijā populārākie pasaules deju hīti. Ar tiem studijā es, Roberts Leismejers. 2 stundu garumā tu uzzināsi visu par aktuālo ārvalstu un pašmāju deju mūzikā, būs arī studijas viesi, konkursi un balvas. Nobalso par savu favorītu jau tagad capitalfm.lv un piekdien 14:00 uzzini, kādu atbalstu tas guvis nedēļā kopumā. Radījuma atkārtojums svētdien 16:00. Naktsklubs Mai Tai Rīgā, Raiņa bulvārī 15. Mai Tai ekskluzīvs klubs. You can listen to Capital FM anytime, anywhere, any place. On FM, online at capitalfm.lv, or on your smartphone and tablet.
par vēlu nav, Dievs ir laiku devis vēl. Jau par vēlu nav, es gribu atkal pie tevis vēl. Vēl jau par vēlu nav, Dievs ir laiku devis vēl. Ainārs Vīrga un Rozes dzied tavā Capital FM, un es domāju, ka gada laiks ir atbilstošs, lai ne tikai Rozes sāk dziedāt, bet jau pavisam drīz arī papards zieds uzplauks. Ja vienreiz gadā viņš zied mērtiecīgi. Auto raidījums zem haubas, Helmuts Beits un Toms Barons. Jā, šajā raidījuma tēmā esam daudz un dikti parunājuši par kondicionieriem, tātad par kondiškām savai automašīnai, par uzpildu un par remontu darbiem. Jāredz, mums Raivs arī raksta e-pastu uz eters@capitalfm.lv, kur tad ieteiktu veikt šo diagnostiku un apkopi. Pēc brīža arī atbildēsim. Jā, mums ir klausītājs zvans. Jā, halo! Sveiki! Sveiki, kas tam mums ir piezvanījis? Mārtiņš piezvanīja. Mārtiņ, super. Jā, tā ir. Tātad, Mārtiņ, cik gadus jau es ar vadītāju apliecību rokās? No 18 gadiem, un tagad būs 27, tas ir daudz. Ar kādu dzelzs rumāk pašam ir sanāk braukt ikdienā, un kāds tad būtu tas tavs interesantais stāsts par savu automašīnu? Ikdienā braucu ar Opel Astra 2007. Gada modelīti, kuram jau ir kondicionieris. Un arī klausījos par to kondicionieru kārtiem un gribās pastāstīt savu atgadījumu. Beidzies bija kondicionieris, labi, beidzies, protams, nezināju to, ka bez viņa, protams, nevajadzētu braukt, vajag uzpildīt. Es neko, es braucu, tagad izdomā, ka vajag uzpildīt. Uzpildu visu forši, atkal braucu, vienā dienā man vairs kondicionieru nav. Neko, saprotu, ka jāmeklē palīdzība pie meistariem. Aizbraucu tagad uz pilnu servisu līzingu, visu cieņu viņiem, uztaisīju diagnostiku un teicu, jau uzreiz nevarēju savēsīt, tad visu pavēlti tur forši uztaisa un saka, ka esot divi varianti, vai nu sistēma ciet, vai nu kompresors beigts. Es saku, ko tas izsaka? Viņš saka, grūti pateikt, meistaram ir jāiet iekšā, jāparbauda viss, un tad arī būs rezultāts. Labi, piesaku tagad dienu, kad braukšu, dienu pirms dienas braucu, man atkal strādā kondicionieris. Es zvanu servis vešiem, saku, sorry, nevajag kondicionieris, iet viss kārtībā. Paiet sestdienu, no rīta braucu, kondicionieris neiet. Es zvanu servisu, es saku, ziniet, tomēr vajadzēs to meistaru. Neko, tā atkal uzreiz, protams, kā visu nevar paņemt man to, un tad saka, pēc pāris dienām varēs. Es saku, labi, sarunām dieniņa, viss forši. Kaut kā bija vienā dienā domā, bet paga, ja jau viņš man nestrādāja, možda viņš atkal sāk strādāt. Es braucu un ieslēdzu to kondicionieru podziņu, ieslēdzu, lai viņš man iet. Un aizmirsu visu dienu nobraukāju, tagad aizbraucu uz to servisu, un viņš saka, tagad vaina lielāka, tagad ir beidz kompresors. Es saku, kā tā? Viņš saka, kaut kā tā sanācis ir. Neko, remonts bija stipri lielāks, un viss kārtībā, tā kondicionieris strādā, bet, jebkurā gadījumā, labāk netaupīt uzreiz, braukt un sataisīt, un tā būs tomēr lētāk. Tā diagnostika ir vajadzīga tomēr ik pa laiciņam. Super, Mārtiņ, mēs esam piefiksējuši savu telefonu numuru, paldies tev par stāstu, un kas zina, varbūt taisni tu saņems dāvanu kartu no RG auto, tā kā, paliec ausīs līdz 19.00, tad jau arī paziņosim uzvarētāju, ja? Ok, visu labu. Redz, tā morāla, ko mēs varam secināt, ka, ja arī nestrādā, tad nevajag braukt ar ieslēgt viņu, ja? Principā, jā, kad es Mārtiņu nepazīstu, Mārtiņš nav no RG auto, un es domāju, ka Mārtiņš ir tas perfektais auto klausītājs, kurš arī pasaka to taisnību, ka ir lētāk pārbaudīt, nekā jau pirkt kompresoru vai kas tur Mārtiņam jau. Jā, kā joku pat Opeli vajag aiziet pārbaudīt. Jā, Mārtiņ, mēs jokojamies, nekāda vaina arī ir Opeļiem. Opeļi arī savu veiksmīgi pierādījuši tirgo. Jā, droši gaidām jūs zvanus 67860101, tātad uzdevums, kas jums ir jādara. Vienkārši piezvanat un padalāties ar to, ar kādu automašīnu jūs braucat, un kāds ir bijis jūsu interesantais atgadījums. Vai tas ir Mārtiņa gadījumā, tas bija par kondicionēšanu sistēmu. Varbūt jums ir kāds cits stāsts, un vienam no jums arī attiecīgi tātad būs dāvanu karte no ERG auto. Jā, mums ir zvanītājs. Jā, halo! Halo! Ai, kaut kur mums te norāvās. Nekas piesnīs vēlreiz 67860101 ir ēterā tālrunis. Jā. Runājot par raksturīgiem defektiem, tad mēs jau esam tiem izgājuši vairākas reizes cauri. Principā, jā, es domāju, ka tu būtu vieglāk tā, tu man saki Marku, un es tev saku gadu un tipiskākais defekts. Es saku, radio klausītājs mums zvana. Jā, halo! Sveiki! Sveiki, kas piezvanīs? Lauris. Lauri. Ko stāstīs? Tad ar kādu dzelzceļa rumāku tu pārvietojies mums? BMW 525 dīzels. Vai tas ir tas ķēpīgais motors ar sliktiem nostāstiem TDS, jā?
Nē, nezinu. Paziņām ir, un es jau 2,5 gadu laižu, nekāda problēma. Kurš gads? 96. 39. mono. Ir 39. Jā, un nekāda problēma. Sūknes nav čakarējās, ne? Viss ir zaigas. Nē, dod ručkā, slīpē līkumu, tādas problēmas, un kondicionieris kā iet, un nekāda problēma vispār. Kāds būtu tavs, Laura, interesantais stāsts par savu automašīnu? Nav. Es saku, kondicionieris iet visu laiku bez apstājas, jebkuros laika apstākļos un jebkurā dienā, un nezinu, nav ko stāstīt tādu īpašu. Tātad dīzels tev nav pievīls nereizi, ja? Puj, nē, vēl nav. Lai BMW Dievs nogrābs tāds gar tavu reduktoru. Nē, nav tik traki. Skaidrs. Labi. Prieks, ka tavu kondicionieris strādā. Lai labi ripo. Jā. Visu labu. Jā. Nu redz, 67860101, prieks, ka arī humoru deva piemīt mūsu. Jā, skanā klasikai. Piķoram, piķors vēl joprojām ripo jau. Zinās, līdz jau 20. gadu jubilēju, man liekas, bet kondicionieris ir visu laiku. Jebkāda laika apstākļa, bet iet. Jā, joprojām gaidām jūs zvanus 67860101. Droši padalieties, ar kādu automašīnu jūs braucat un kas tad jums ir interesants atgadījies. Un ERG auto varbūt taisni jums dāvās dāvanu karti. Jā, halo! Spītīgi, nē. Nebija domājis, ka trāpīs. Jā, tātad mēs jau mazliet ieminējāmies par raksturīgākajiem defektiem, un Helmuts ieslēdz saucot automašīnas marku gadu, un tad viņš teiks, kas tad ir raksturīgākais defekts kondicionēšanas sistēmai. Nu, ņemam Opel Astra 97. 2004. gads. Paskatīšos sarakstos, tagad pa Opeļu neko nevar teikt, tikko vadīties zvanīja, bet Opel Astra radiators, raksturīgākais defekts. Tas ir raksturīgākais, kas mums notiek, jā? Tas bija dārgākais no saraksta. Atkal mums, jā, kaut kā viņš te lec nost, baidās laikam, kad trāpīs, jā. Jā, mums ir vēl viens radioklausītājs. Zvans, jā, halo! Halo! Sveiki! Sveiki, kas piezvanīs? Artūrs. Artūr, Artūr, tad stāsti, draugs, ar kādu automašīnu tu mums pārvērties? Es īsti nedzirdēju no sākuma to pārēt, bet man ir Volvo V70. Man kā kondicionieris slēdz iekšā tādu tā kā klikšķi, vai, skaļu. Neskaļi, bet tāda klikšķi tā kā. Tas sanāk, ka katra kondicionieru ieslēgšana tev ir kā piedzīvojums. Nē, tik traki, nē, bet, vienkārši tā. Nav jauns, bet, Kur ir problēma, tad tas klikšķis ļoti patīk vai ļoti nepatīk? Tu gribētu? Nē, tāds nav baigi nepatīkams, bet arī, tāds dzirdams. Klikšķis nāk no iekšķis tā kā vai pie pogas ir klikšķis? To mēs nevaram. Nē, tur nav motora priekšs. Tad gan būs jābrauc droši vien uz gariem dambi. Jā, brauc veids diagnostiku, jo par radio, lai es hārīgi gribētu, es jau nepateikšu, kas jau tur ir, bet ja tev ir tūmā unijas jau lai ganību dambis, tad iebrauc un apskatīsimies, kas tev tur klikšķi. Jā, Artūr, tas ir kādēļ mēs aicinājām zvanīt radio klausītājs, lai jūs padalītos ar kādu interesantu stāstu par savu automašīnu. Kas tad tev ir atgadījies interesants? Tev ir, kur gadu tev V70 Volvo ir? 2002. 2002 dīzelīts, jā? Jā. Vai, tad kāds interesants stāsts, droši vien universāls, esi bijis papards vietu meklēt. Vai tagad radio ēterē to nedrīkst atklāt? Nevar, jā? Es tikai varu pateikt, ka ietilpīga mašīna daudz var salikt, ļoti daudz var salikt. Ko tu esi tur līdz, ka tu tā mums sāki būt pārliecinoši? Tā, visādi skati. Artūrs ir ļoti noslēpumains, viņš pārvietojas ar Volvo V70 un nestāst, ko viņš tur ved. Un viņam ir klikšķis kondicionēri. Jā, un viņam klikšķis, jā. Artūr, paldies par zvanu, kas zina, varbūt taisni tu saņems dāvanu kārtu, jā? Labi, tā. Jā, redz, nebija gaidījis, ka cilvēki tādi atsaucīgi, vai ne? Jā, kad... Mans mistiskais Volvo V70. Mums, principā, tā kā laimes spēlē, katra mašīna no savas markas. Jā, halo! Šitais mums ir tāds, ka raustīgais, vai ne? Katrs otrais uz pīpī, kas tas tāda ir? Jā. Laižam tālāk, tātad raksturīgākie defekti kondicionīra iekārtāji. Tātad, paņemam Ford Galaxy, 94. gads līdz 2006. arī. Te nav redzēts īstenībā Rīgas ielās. Jā, klasika, man liekas, pat tā nevar teikt, ka tā ir lamāšanās. Jā. Ford Galaxy, jā, ir ļoti izteicis dažādas alumīnija detaļas, kas ir nobeigušās, kāpat arī kompresors un radiators. Jā, halo!
Nu, viņš tā kā negrib, zvanu visu laiku, vai ne, bet tā kā negrib. Nu, tad laižam tālāk, nu, kas mums vēl ir tāds tautas klases automobīls, nu, Mitsubishi Pajero, ja, no 98. gada uz augšu. Atkal saucās par Pajero. Pa Pajero, jā. Pajeram arī tā, kad alumīnija caurulis un kompresors, tā kā tāds lētnās variants. Halo, Radio Lūdzu. Sveiki. Sveiki, kas piezvanīs? Es par piedzīvojumu ar savu mašīnu. Nu, stāst, kā tev sauc? Man sauc Nauris. Kā nedzirdēji? Nauris? Nauris. Nu, Nauris stāsti. Tas man bija ar Šarāns 97. gads 2-litrīgs benzīns, kuram bija ielikta gāze. Volkswagen Šarāns, ja? Jā. Tātad īsti ģimenes auto, tātad mums Nauris ir ģimenes cilvēks. Nauri? Kaut kur tu mums pazūdi. Nu, laikam nebūs. Varbūt Nauris mums pārzvanīs, vai ne? Jā, ievads bija labs tāds, vai ne? Šarāns, varbūt vienkārši to gribēja pateikt, kad... Man ir Šarāns! Viņam ir Šarāns, jā, un tik liels, ka varbūt var apmaldīties. Jā, Radio Lūdzu. Halo? Halo? Jā. Kas mums ir piezvanījis? Jānis. Jāni. Nu, tad stāsts draugs, ar kādu automašīnu tu pārvietojies? Dotajā brīdī ar E60, bet stāsts ar kondicionieru bija ar E60 Volvo. Nu, tad rau vaļā. Bija tā, braucu, pilsētā jūtu, dzirdu, ka kaut kāda nepatīkama skaņa nāk no motora. Un tā nav sievas māte, vai ne? Jā, sievas māte nebija blakus. Domāju, labi. Brauc servisā, čaļi paskatās, norausta plecus. Pasaka, nomaini te siksnai, te kaut kā siksnu un roli kāda būs viss kārtībā. Vīri izdara. Bet tā sanāca, ka, pazuda viss kārtībā, bet pēc tuvākās siltās dienas atkal parādās. Tas troksnis un els, tagad skrobīgi, dusmīgs, un ko lai dara, it kā viss ir, bet, nekas labāks nav palicis. Un tad es sāku piefiksēt, ka tas troksnis man parādās tā, ka tieši kondicionērs ieslēdzās. Tā kā iepriekšējais zvanītājs teica, ka tam Volvo ir tāds klikšķis, viņam tas ir normāli, ka klikšķis, tikai nedrīkst viņš tā nedrīkst burkšķēt tā ļoti riebīgi. Tā, ka principā radio zvanītāji atbild viens otram, kad klikšķis ir normāli, bet tā kā tev sāk skanēt, tā gan nav riktīgi. Jā, tas pilnīgi nav riktīgi. Aizbraucu uz, neatceros kā to kantoru sauc. Nav būtiski, specializējušies uz kondicionieriem. Rezultāts bija ka tam kompresoram gultnes bija veikts. Redz, tā kā jau raidījuma gaitā arī tas bija pieminēts. Tā kā, skaidrs, jā, paldies tev par zvanu. Paliec ausīgs līdz 19.00. Mēs jau pavisam drīz paziņosim, kurš tad saņems dāvanu kartu no ERG auto. Ceru, ka es. Jā, labi, jā. Paldies par zvanu, jā. Principā paldies arī Jānim, jo tas kondicionieris jau nav tāds mazs sīkums, ko var jebkurā vietā pārbaudīt. Tā kā pirms tu dzeni kaut kur to kondicionieru pārbaudīt vai veikt to apkopi, uzzina par to servisu, vai viņš to prot darīt, jo šeit nederēs tie unikālie, kas dara visu. Jā, pēdējo klausītāju uzklausām. Jā, halo! Sveiki, kas piezvanīs? Kristaps. Stāsti, draugs, ar kādu automašīnu tu mums pārvietojies? Pārvietojos ar Volvo S60, un man ir stāsts attiecībā par jocīgajiem stāstiem. Labi, Kristap, esam gatavi tev uzklausīt, un radio klausītāji arī. Jā, šajā gadījumā stāsts ir acīm redzot par konkurentiem, nenosaukšu par kuriem. Jā, pareizi. Jā, aizbraucu es ar automobīli. Precīzāk tur sanāca tā, kad kundze aizbrauca ar automobīli Honda pie viņiem, tā teikt, uzpildīt kondicionieri un tā. Mašīna pirms kādu mirkli bija remontēta, servisā tur avārija bija un tā. Sakot, vīri uzpildīja kondicionieri, viss kārtībā, viss forši atbrauc un tā Honda, tā kā nav tas augstais gaiss. Un pēc tam, atverot kalbi, mēs atcerējāmies, ka mēs paši bijām aizmirsuši ielikt kondicionieru radiātoru. Un tā kā vīri teica, ka viss kārtībā, kad būšot vētums ar laiku. Klausies, man šķiet, mums ir uzvarētājs. Jā, principā, ka trāpīts grimst. Klausies, Kristapa, mums tavs telefona numurs ir piefiksēts. Mēs tevi apsveicam, ERG auto dāvana kārta ir tava. Mēs pēc raidījuma ar tevi sazināsimies. Ja? Jā, paldies, visu labu. Jā, redz kā, tie svešie servisi varbūt arī kaķis maisā, vai ne? Jā, man liekas, trešais Volvo, trīsreiz labs lietas. Ja klikšķi un skan vēl nav tik labi, jāizmies radiatoru ielikt, tā kā. Jā, joprojām līnija mums ir karsta, taču, diemžēl mēs esam
spiesti pārtraukt uzklausīt zvans, jo laiks mums ir limitēts. Paldies par jūsu atsaucību, un jau nākamajā raidījumā, nākamā pirmdien mēs paturpināsim noteikti arī uzklausīt jūsu zvans par dažādām tēmām. Nu, tad vēl pēdējais ieskats tātad mūsu automašīnu sarakstā ar raksturīgajiem niķiem. Tātad jau pieminētās arī mums te BMW markas automašīnas bija, vai ne? Nu, tad paņemsim varbūt 5. sērijas 96. gadu līdz 2001. Tātad tas mums ir E39. BMW, man liekas, viens no tiem, kad arī zvanīja, bija cilvēks 96. gada BMW. Jā, bija mums 525. Lauris, laikam. Jā, Laurim vai Naurim, bet problēma, ja viņi būs kā kompresorā vai alumīnija caurulēs. Nu, kaut gan es novēlētu, lai problēmas nav. Mēs arī novēlam to katram autobraucējam, katram cilvēkam reizi mūžā, kā mums arī uzvarētājs Kristaps teica, paskatīties pašam zem haubes, vai ne, un redzēt, ka nav kondicionēra radiatoru. Jo principā, ja tu gribi braukt uz autoservisu gan prom un apakaļ ar auto, nevis prom ar auto, bet atpakaļ ar etalonu, tad seko līdzi. Nu, tad nākam pirmdien, pulksten 19. ne, bet 18.00 gan mēs būsim šeit atpakaļ. Gan Helmuts Beicis, gan es Toms Barons. Mēs ar jums varam droši tikties, es mazāk, Helmuts vairāk, droši vien ganību dambī. Jā, katru dienu es ganību dambī droši braucat, visi izstāstīšu, parādīšu un atklāšu, kas notiek zem haubes. Lai jauki un radoši jums šī vakara gaita, tiekamies jau atkal nākam pirmdien. Atā! Pareizais laiks 19. This is Capital FM, Latvia's #1 lifestyle radio, broadcasting from the center of Riga, Latvia. Stay tuned, Capital FM, your lifestyle radio. Capital FM. Šou biznesa pasaulē. Aizvadītajās brīvdienās grūti gājuši Dženifers Lopesas nu jau bijušajam draugam, dejotājam un horeogrāfam Kasparam Smārtam. 2,5 gadus ilgušās attiecības ir beigušās, un Kaspars ir beidzot sakravājis savus mantas un izvācies no Lopesas Losandželosas mājas. Lai arī citējot Dženijas dziesmu, ka Love Don't Cost a Thing, Kasparam no attiecībām paliks visas dziedātājas dāsni dāvātās dāvanas, arī īpaši viņam veidotā mašīna, ko Dženija dejotājiem uzdāvināja 25. dzimšanas dienā.